Portfolio for Employment bija aizraujošs projekts, ko līdzfinansēja Eiropas komisija, izmantojot programmu Erasmus+. 7 partneri no 7 valstīm strādāja, lai izstrādātu inovatīvus resursus, kas jauniešiem pēdējā izglītības vai apmācības gadā sniegtu rīkus, lai palielinātu izpratni par viņu stiprajām pusēm un potenciālajām profesijām, kas viņiem būtu piemērotas. Projekta mērķis bija arī stiprināt digitālo rīku efektīvu izmantošanu, lai sagatavotos profesionālajai dzīvei. Pirmkārt, mēs izstrādājām portfolio nodarbinātībai ar 5 interaktīviem daudzpiekļuves apakšmoduliem, kuros bija ietvertas mācību aktivitātes un rīki. ENSA modulis palīdz jauniešiem attīstīt pašapziņu, apstiprināt savu karjeras plānu un apzināt piemērotus darba piedāvājumus. TAP modulis palīdz sagatavoties darba pieteikumam. Threads modulis palīdz sagatavoties darba intervijai. Čečenti modulis palīdz, kad viņi sāk strādāt jaunajā darbā. Pēdējā modulī tiek ieteikti pašrefleksijas rīki turpmākajiem pieteikumiem. Otrkārt, PFE komanda sagatavoja pedagoģisko rokasgrāmatu skolotājiem un pasniedzējiem, lai pilnībā izmantotu portfolio nodarbinātībai moduļus. Mūsu rezultāti ir digitalizēti, pieejami kā atvērtais resurss un tulkoti 6 valodās. PFE projekta ietekme jau ir jūtama vietējā, valsts un Eiropas līmenī. Lai iegūtu jaunformāciju par projektu, sekojiet mums Facebook, LinkedIn un YouTube, kā arī PFE prakses kopienai Apple un, protams, PFE tīmekļa vietnē. Aleksandrs Grahams Bells ir teicis: pirms visa cita panākuma atslēga ir sagatavošanās. PFE projekta mērķis bija sniegt būtisku ieguldījumu jauniešu sagatavošanā darba tirgumu.